sarkano pogu ieslēdz televizoru. Jā, nu to es zinu. Tā. Tas ir programmēšanas bloks. Nu jā, tur rakstīts ir menu. Menu. Nu. Sāksim ar automātisko programmēšanu. Jā. Paskaties, Žani, tagad pa visu ekrānu vidū parādās kaut kāda švīka. Jā. Un tagad ir vēl sliktāk. Vai tagad ir švīkas jau pa visu ekrānu? Robert, piedod, dodies pamēģināt. Nē, zini, ko tu nejaucies. Tu nemācēsi. Kāpēc es nemācēšu? Piedod, Robīt, es to televizoru ekrānu sašvīkāt neslikāt par tevi. Tikai mieru, Žani. Tūlīt visu noregulēsim. Jā. Ko tu dari? Nu, paskatīsimies, vai viss ir kārtībā. Robīt, piedod, nu, varbūt labāk nevajag ko. Paķērās līdzi visādam gadījumam. Ņemam nost. Jāizštepselē televizors. Robert, pagaidi. Paklau, kas ir rakstīts? Robert, kategoriski aizliegts noņemt aizmugurējo paneli. Robert, nevajag ko? Nu, tās ir priekš tiem, kas neko nesajādz no televizoriem. Nu, skaidrs, kas par vainu. Nesot pa trepēm ir atgājuši vaļā divi vadiņi. Kādi vadiņi? Zilais un melnais. Nu, un tagad mēs tos savienojam kopā. Jā. Savienojam kopā. Ieštepselējam televizoru un bildē nebūs ne vainas. Tā? Robi, ko tu izdarīji? Tu uzspridzināji. Tad es esmu vainīgs, ka tavā dzīvoklī tāda sagrabējusi elektroinstalācija. Robert! Lūdzu, nenāk tādas muļķības. Ja tu tur nebūtu līdz iekšā un nebūtu cats kaut ko labot, viss būtu bijis tā kā vajag. Ko tu runā, Hilda? Roberts gribēja palīdzēt. Palīdzēt! Viņš sabojāja mūsu televizoru. Jūsu televizoru? Mēs to jums uzdāvinājām. Un vispār es to vinēju loterijā. Jā. Ak, tā! Par savu naudu nemaz nebūtu pirkuši. Vai ne? Nu, ja jūs to uzdāvinājat mums, tad tas ir mūsu televizors. Un ar mūsu televizoru tev nav ko grābstīties ar saviem pirkstiem strupiem. Robertiņš grābstīsies tur, kur viņš grib. Klausies, tu būtu pakaunējies, tu! Pakaunējies no maniem sirmiem matiem, tu nepateicīgais āzi! Nepateicīgais, pilnīgi pareizi! Šis televizors ir tieši tāds pats kā mūsējais, un es viņu simtiem reižu to mūsēju esmu jaucis, izjaucis, salicis. Jā, Robīt, jā, pareizi. Nav tāds pats kā jūsējais, jo redz, jūsējais strādā. Nu, tagad ir tieši tāds kā mūsējais. Klausieties, Vimbas kungs, jūs maksāsiet par mūsu televizora remontu. Jā, maksā. Piedodiet, Rambankungs, un jūs maksāsiet par mūsu televizoru remontu. Nē, mēs nemaksāsim. Maksāsit! Ja jūs nemaksāsiet, mēs iesūdzēsim jūs tiesā. Nu, nevar zināt, kurš kuru iesūdzēs. Kuru? Lūdzu, ejam mājās. Laimīgu ceļu. Jā. Piedodiet.